Klausies, Aiga, vakar bija Ķekavas novadā Abeļdārzā tirgus. Es jau viņu nokustīju par politisko tirgu. Un cik tur bija mums partijas? 4 vai 5 piedalījās ar savam teltīm. Jā, tev taisnības ir bija aizbraukus pēcpusdienā paskatīties. 26. martas. Aprīlis. Atkal man sajuka. Drīz vēlēšanas. Jā, tieši tā. Man gan vairāk interesēja tas tirgus kā tāds, cik daudz vietējie uzņēmēji piedalās tajā tirgu, bet partiju ielu nevarēja neievērot. Es saskaitīju, manuprāt, 5 partijas, kad mums tur bija. Jā, bija 5 partijas, un daudzi arī nāca, man klāt, es iefilmēju savu video, daudz jau ir tur noskatījušies, bet kamēr es to darīju, un pēc tam daudz nāca klāt un prasīja, kur ir tava partija, kur ir Siguldas novada partija? Mēs neesam, mēs nebijām, bet nākamajā tirgu, kas būs 18. maijs, ja, varbūt mēs būsim, varbūt mēs nebūsim. Mēs vēl izdomāsim. Bet, zin kā, man arī šito prasīja, mūsu, kā teikt, konkurenti vai sadarbības partneri, nezinu, kā lai nosauc. Un man tā doma ir tāda, ka īstenībā mēs jau ar saviem darbiem parādam un uzrunājam savus vēlētājus visu laiku, katru gada garumā. Mēs organizējam pasākumus, aktivizējam nevalstiskās organizācijas, iedzīvotāju kopienas, sadarbojamies ar viņiem. Mēs runājam ar saviem potenciālajiem vēlētājiem visu laiku un jautājums jā vai nē, iespējams, ka ir sev jāparāda arī no labās puses pirms tām vēlēšanām un ir varbūt jāparunā ar cilvēkiem arī šādos apstākļos piekrīt. Tieši tā, man liekas, tu pareizi saki, jo mums jau svarīgs ir tas rezultāts, nevis tā politika, un ko es no savas deputāta pieredzes varu teikt, ka brīžiem tie, kas pārāk aizraujas ar to politiku, politiskām spēlītēm, tas nekad pie laba rezultāta nav novedis. Bet klausies, citi man arī prasīja, kas ar to Siguldas novada partiju? Jūs no Siguldas novada partijas. Kāpēc Siguldas novada partija? Mūsu līga mēra amata kandidāti, viņi jau ierakstīja video, kas arī tika plaši apskatīts un ļoti labi izskaidroja to, bet varbūt tev no savas puses ir kaut kas, ko piedod. Zin kā, man liekas, ka manējais viedoklis baigi neatšķirsies no līgas viedokļa, tāpēc, jo mēs esam vienā sarakstā. Man personīgi neinteresē politika, neinteresē šīs partiju lietas un partiju darīšanas, man interesē darbs, ko es varu padarīt iedzīvotāju labā, nevaldības organizācija labā, iedzīvotāju kopienu labā un galvenais jau darbs, kas dod rezultātu un kur mēs iesaistam iedzīvotājus, lai nebūtu tā, ka kaut kas tiek darīts, nesaskaņot ar iedzīvotājiem, nedomājot par iedzīvotājiem. Un tas ir tas galvenais. Tieši tā. Un tāpēc mēs esam 9. saraksts. 9. saraksts, atcerieties. Siguldas novada partijas. Siguldas novada partija, bet šeit nav mūsu sarakstā neviens no Siguldas novada, visi vietējie no Ķekavas novada, bet darītāji, vai ne? Tieši tā. Mēs par vietējiem cilvēkiem. Par vietējiem cilvēkiem, Ķekavas novada.